Šī mēneša vingrinājums ir svara stieņa izspiešana virs galvas, ko var veikt dažādos veidos. Visiem šiem trim elementiem kopīgs ir sākuma pozīcija un beigu pozīcija. Sākuma pozīcija ir pēdas novietotas gurnu platumā, nedaudz izvērstas uz āru. Elkoņa atšķirībā no frontu skvata, kas ir uz augšu, ir nedaudz nolaista uz leju. Svarstiens atrodas uz pleciem. Satvēriens pilnā plaukstā. Rokas ir nedaudz ārpus plecu līnijas. Mugurkauls ir pilnīgi taisns, ķermeņa vidusdaļa saspīdināta. Pirmais vingrinājums ir shoulder press. Shoulder press tiek izmantot tikai roku muskulatūra, lai izspiestu svara stieni virs galvas. Vingrinājums tiek sākts ar galvas nobīdīšanu uz aizmuguri un svara stieņa izspiešanu virs galvas. Tiek saglabāta taisna muguras pozīcija, saspīdzēta vēderpresa, rokas ir pilnībā taisnas un ir aktīvi pleci. Otrais elements, kuru mēs apskatīsim, ir push press. Veicot pietupienu, mugura ir pilnīgi taisna, ceļi iet uz priekšu un uz āru. Pēc pietupiena seko ātra ķermeņa iztaisnošana un svara stieņa izspiešana virs galvas. Beigu pozīcija ir pilnīgi tāda pati kā striktpresā. Trešais vingrinājums ir push jerk. Vingrinājums sākas ar nelielu ietupienu, mugura ir taisna, ceļi iet nedaudz uz priekšu un uz sāniem, kam seko pilnīga ķermeņa iztaisnošana un paiešana zem svara stieņa ar to pašu ietupienu. Mugura ir atkal pilnīgi taisna, ceļi ir uz priekšu un uz āru. Seko ķermeņa iztaisnošanās.